ar sniegu un puteni atnācis viņš. Gaismu un prieku mums sirdī ir lējis, Ziemassvētku mieru mums dvēselē nes. Labdien! Labdien visiem! Kāpēc mēs šodien šeit visi esam sanākuši? Lai iedegtu eglīti. Bet tik lēti tas jau nenotiek. Egles iedegšana ir jānopelna, un to mēs darīsim visi kopā. Kā? Mēs jums izstāstīsim stāstu, bet jūs uzmanīgi klausieties, lai pēc tam to varētu pastāstīt tiem, kurš šodien neatnāca. Un tā, mēs jums šodien piedāvājam noskatīties Ziemassvētku stāstu pēc paša Rudolfa Blaumaņa noveles motīviem. Varbūt jums kādā brīdī ļaužu valoda šķitīs nesaprotama, jo Blaumanis taču dzīvoja pirms 166 gadiem. Mūsu aktieru mutēs ieguls vārdi, kuri dažbrīd jums varbūt izklausīsies ērmoti, bet tad mēģiniet to saprast, izeļot no konteksta. Bet tagad pienācis laiks jūs iepazīstināt ar Danderu mājas ļaudīm. Jā, pat mājas nosaukums līdzīgs mūsu Danderiem. Man jāatzīstās, ka stāstu sauc, kā vecais zemītis paši nelabo redzējis. Bet mūsu izrādē saimnieka vietā būs saimniece, Danderu mājas saimniece. Ceru, ka Blaumanis mūs piedos. Saimniece ir meita Marija. Marija iecerējusi par savu vīru Pēteri, kurš vēl Danderos nedzīvo. Vēl šeit dzīvo vecā māte un Ančs, kuram ir armonikas, mūsdienās teiktu akordeons. Kaimiņos Smēdē dzīvo un par kalēju strādā Matīs, Pētera draugs. Kā jau svētku vakarā, šajā mājā iemaldīsies dažādi ļaudis, starp kuriem būs arī čigānietes. Bet visu šo stāstu jums vislabāk pratīs izstāstīt divas vismutīgākās kaimiņienes. Bet amatieru teātris Vangus uzvedums nebūtu pilnīgs, ja mēs talkā neņemtu visus Vanzemes tautas nama kolektīvus. Lai sākas Blaumaņa stāsts, kā vecā zemītiene pašu nelabo redzējusi, ko kopā salikusi režisore Laila Bērgmane. Vai tas ir Ziemassvētku stāsts, bet varbūt tomēr jaunākais stāsts, bet ja nu spoku stāsts? Šis
šajā pašā vietā un pēc gadiem varbūt reiz. Kādā saules vietā atkal tiksimies, mēs šajā pašā vietā. Zenīšu Marija bija pati slavenākā meita visā lielā valstī. Un ne tikai tāpēc, ka viņa bija bagātu Danderu vienīgā mantiniece, bet viņa bija arī skaista, laba, labsirdīga un arī gudra. Tomēr viņa jau bija pilnus 23 gadus veca. Visus preceniekus viņa atvairīja ar tādu stingrību, ka dažā labā galvā sacēlās domas, Mārija nemaz negribot apprecēties. Nu, uz neprecēšanos gan Marijas prāts nemaz nesliecās. Viņas doma bija precēt Siliņu Pēteri. Siliņu Pēteri, kas nekas nebija un kam nekas nebija. Bet viņam bija glīts ģīmis un arī laba slava. Bet kad svešānu acī šitā siržu sāvīšana nebija redzama, tāds senītienes acī, senīt savs jau sen bija slēdzis uz mūžu, tā viss nepalika. Lai Dievs pasaka! Viņas meita iemīlējušies parastā kalpa puisī. Ne. Ne uguns, ne ūdens mūs var šķirt, ne ļauni cilvēki. Liec jau manai sirdī miera māte. Es jau saprotu, tavas domas ir labas, bet es neņemšu vīru, ar ko var lepoties. Bet tieši pie tāda, kas man patīk. Kādēļ tad man precēt bagātu? Ja man pašai mantus diezgan. Es labāk aplēmošu nabaga puisi. Gribētos gan redzēt, kur tu to mantu priekš viņa aplaimošanas ņemsi. Vai es tevi nevaru pataisīt par nabadzi, kurā katrā brīdī ko? Nu kā, nu šitā jokoties nu mermīt? Ja tu to Siliņu gribi precēt, tad tu vēl redzēsi, kā es jokojos vai ne. Bet es jau neesmu teikusi, ka Pēteris tavs atļaus precēšu. Es gaidīšu, kamēr tu... Nomiršu, nu branka meita, kas savas mātes nāves gaida. Tu tā es negribēju teikt, es gribēju sacīt. Es gaidīšu, kamēr tu savas atļaujas dosi. Uz to tu sevi. Es tevi esmu apsolījis sieriņam un savu vārdu turēšu. Nu, kad es tevi kā nevar cerēt, es cerēšu uz Dievu palīdzību. Nu, zini, Dievam gatavu precēšanos nav nekādas daļas. Kam tad vai pelnām? Šausmas! Vai es tās teicu, kā tu tā runā? Ārprāts tās! Šausmas! Stāvēju vidū jūras sveķu camā galināji. Es stāvēju vidū jūras sveķu camā galināji.
Viņš jums putēs, ja večers gribat pretosieties. Māte, viņš stūrgalvīgi. Nu, bet ko tad lai darām? Nu, cik tad ilgi lai gaidām? Tad darat tā, ka vilks paiets un kaza dzīvi ar lūkšanām jūs nekā nesanākat pie mātes. Nu labi, tad mēģināt ko citādā vīzē. Par piemēru, ar viltu. Ar viltu? Viltu? Nu jā, ar viltu. Tīpaši tev, un arī to ieteiks. Jūs sievieties te čūskargadas. Nu, nezinu. Māte neliksies pievilties. Bet pamēģināt, šo var. Jā, bet vai tev kāds gudrs padoms ir prātā? Nē. Mums diezgan laika to izdomāt. Žēna tautu meita dziedādama iestaigāja. Es biju žēna tautu meita dziedādama iestaigāja. Iedziedāju tu zemīti līdz pašām maliņām. Iedziedāju tu zemīti līdz pašām maliņām. Pasadziedi balelīņi ar savām māsiņām. Pasadziedi balelīņi ar savām māsiņām.
jau 7 gadus dzīvoja Zemīšu smēdē, un vēl tā pa īstam nekad savu jubileju nebija svētījis. Nu tad šogad gribot, nu tā pa īstam nosvinēt. Bet mātīsam bija pavisam citi nodomi. Nu viens pats jau nu nevarot būt gana jautrs. Nu un smēde priekš viesiem esot par mazu. Nu vai tad nevarot atnākt uz Danderiem? Nu redzi, nu kā tad, nu tur bija tālāk. Ar to saimnieci. Pagaidi vēl nebija uz to saimnieci. Redzi, viņš gribēja atļauj atnākt uz Danderiem. Nu šis jau negribēja kaimiņiem nekādu lielu ballītes rīkot. Viņš jau negribēja arī daudz viesu uzlūgt. Nē, tikai pasēdē visi kopā pie glāzes laba brokas. Nu, to arī viss būtu darīts. Saimniece, kam glāze grokas nebūtu neriebās. Ilgi neapdomājās, ko atbildēt uz šādu kalēja lūgumu un atteica, ka viņai pret šādu nodomu nekas nesot pretī. Nu un tik lustīgi kā šogad Ziemassvētkos Danderos vēl nekad nebija gājis. Jā, un kad galds bija noklopts un pavīdīts pie lās, tad tik sākās dancāšana.
man arī tik pāri. Aņš, uzrek kādu skaistumu melodiju. Jā, jā. Es arī gribu dejot. Kas ar mani nāc? Matei, nāc šurp. Nu nāc, atceries, kā mēs jaunībā abas divas dejojam. Nu nāc šurp. Tev kājas kā pustu? Beidz. Es esmu tikpat veca kā tu, bet kājas pusvēl kā jaunai meitai. Nu, jā.
Beidzot, ka viss iziet labi. Šitāda lielīšanās Ziemassvētku naktī nav labi. Manas māsas pameita, ka pie Vānas Guižas kunga dienēja caur šitādu buršanos, taču nomira. Viņa taču arī Ziemassvētku naktī skatījās arī spieģelī. Un sev aiz muguras ieraudzīja, vīru melnā meiteni stāva, te pašā gadā arī pie tādiem aizgāja. Tādēļ, ka Madē taisnība. Madē, kas par taisnību? Nezinu, kā ar Mariju varēja strīdēties, un viņa bija gatava tik ātri iet projām. Un uznāca tāds, ērmots, nemieris, ka viņai tajā Rijā kaut kas notiktu. Nebūs labi. Kas ar Marīti tikai tad ir Rijā? Nevar notikties, kur vecais pūrmans pie tēviem aizgāja. Aizsniedz, tur cits nekas nāc. Es iešu. Kas? Uz kurī? Kas? Marijai pakaļ. Paldies Dievam. Bet vai kāds negribētu man nākt līdzi? Man vienam pašam ir. Tev bail, Matīs, vienam pašam. Ar tevi šovakar nav visi lāvā. Vai tev par daudz tiltam galvā vai par maz? Es tieši tev līdzi. Es arī varu iet līdzi. Nē, es tik vienīgi varu ņemt līdzi. Ja mēs visi ietu, tad izsautos pa lielu troksni, kas Mariju iztraucētu. Pirms tam vēl maz drusciņ gribu nolūkoties, vai viņi patiesi skatās spieģelī vai aptin uz galvu kaut kur kaptā snauž. Saimniec, nāc tu līdzi. Kāpēc tu man? Kas tagad saprot? Mēs abi esam vainīgi, ka viņi aizgājuši to rītu. Ka mums abiem arī jātad atpakaļ uz istabu. Labi, bet es
vai nē? Klusu, nerakstu, tikai klusu. Viss, tev tā pati bija. Paskaties, tur redzi, tur to. Ko tad nekvietā saņemts? Ko tad tur redzi, tur to, kas viņai aiz muguras ir. Paskaties, viņa bija seja, paklausīgs, ārprāts, klausies, un viņš ceļ rokas uz augšu. Marija, meitiņ, nebeidz, tā aizmaiz. Marija, meitiņa, kur tu paliec, Marija, meitiņ. Pēc gada Ziemassvētkos laimīgais pāris dzēra kāzas. Es starp viesiem, kurus visdāsnāk apbalvoja laimīgā brūne, bija vecā māte. Viņa dabūja lielu lakatu. Sakiet, mīļie, kādi tie brīnumi nenotiek Ziemassvētkos. Ziemassvētkos tiešām notiek brīnumi.
Vāndzenes tautsnam lielās Saeimas Ziemassvētku izrāde izskanējusi. Un kas to lai zina, vai tas bija Ziemassvētku stāsts, vai jaungada, vai tomēr spoku stāsts. Lai nu jums katram pašam tas paliek pie sevis. Tomēr īsta svētku sajūtai kaut kas mazliet pietrūkst, un eglīte arī mums vēl nemirc. Ikvienā namā piepildīti svētki ir tad, kad dzirdamas mazu bērnu smiekli, čalas un dziesmas. Aicinu uz skatuves Vāndzenes tautsnama Saeimas mazākos dalībniekus, popgrupu Zemenītes, kuras caur dziesmām jums pastāstīs, kā jācep piparkūkas, jāskambina zvaniņš un jāievēlas vēlēšanās. Sunny
Es ļoti ceru, ka mums visiem kopā ir izdevies uzbūt svētku sajūtu mūsu pagastā. Mīļš paldies mūsu Landzenes tautas un kolektīvu saimē un tā vadītājām par kopības sajūtu, ko šodien jūs mums devāt. Sirsnīgs paldies ikvienam,
kurš ziedoja kādu kārmu mūsu tālus novada Patvērsmes Ausmu ķepainiem. Tuvākajās dienās mēs šīs dāvanas nogādāsim. Tāpat mīļš paldies par tiem cepumiem, to cepumu krāvumiem, kuri bagātīgi mums šodien sarasti. Un kā jau dziedāja visu, ko vēlos Ziemassvētkos, lai neviens nebūtu vientuļš, mēs šos cepumu krāju grozu liksim klāt pie labdarības akcijas, sagādāsim svētkus pagasta vientuļajiem iedzīvotājiem. Es ceru, ka jūs visu to akceptējat. Lai ikvienā namā gaiši un mierpilns svētki, lai ikvienam no jums sirdī mīļums un siltums, lai skaisti Ziemassvētki un dzirkstoši jaunais gads. Uz tikšanos jau pie mums 2025. gadā.